Labdien, cienījamie klātesošie! Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Mans labojums, es esmu nevis ķikulis, bet ķīkulis. Atvainojos, jā. Viss kārtībā. Un šodien es jums gribētu pastāstīt mazliet par ventilējumām, fasādēm un energoefektivitāti to aspektā. Sākšu ar tādu pavisam vispārīgu slaidu par to, no kā tad sastāv ventilējumā fasāde, kādi elementi tur ietilpst, varbūt tas vairāk tiem, kas nav sastapušies ar ventilējumu fasādi savā darba pieredzē, bet es domāju, ka mūsdienās jau lielākā daļa zina, kas tas ir, no kā tas sastāv, un daudz te nebūtu ko skaidrot. Un visā šajā te materiālu produktu kopumā, ko jūs redzat, ir divi elementi, kam ir vistiešākā saistība ar energoefektivitāti, un šie divi elementi ir ventilējumās fasādes kronšteini un profili. Par profiliem gan ir piebilde tāda, ka profiliem ir ietekme uz sienu UV-vērtību. Tādā gadījumā, ja ventilācijas sprauga nav pietiekami plata un profils ir nepieciešams iedziļināt siltumizolācijā. Ja šī ventilācijas sprauga jau projektēšanas stadijā ir paredzēta pietiekami plata, vai varbūt būvniecības stadijā tas tiek koriģēts un tiek izveidot pietiekami plata, ka profils atrodas pilnībā ventilācijas spraugā, tad lineāru termisko tiltu nav, paliek tikai punktveida tilti no kronšteiniem. Vēl mazliet par tādu teoriju. Divi svarīgākie parametri, ko mēs apskatām energoefektivitātes aspektā, būtu siltumvadītspējas koeficients, kas attiecās uz visiem ēku norobežojošo konstrukciju materiāliem, kas tiek izmantoti, un šis parametrs, tautā saukts par lambdu, ir jānosaka, jādefinē visiem izmantotajiem materiāliem. Un kā Andis jau iepriekšējā prezentācijā minēja un salīdzināja dažādus materiālus, dažādiem materiāliem ir dažādi siltumvadītspējas koeficienti. Savukārt manā prezentācijā ir tāds praktisks piemērs, kā jūs varat sajust ar savu roku šo dažādo siltumvadītspējas koeficientu, ir iedomājoties karsta dzērienu krūzi un ieliekam šajā karsta dzērienu krūzē. Kādreiz tāds bija pieejams alumīnija teikarots, mūsdienās tādu vairs nav, mūsdienā pārsvarā visi šie rīki ir no nerūsējošā tērauda, bet tā atšķirība ir ievērojama. Tie, kas to ir darījuši, ielikuši karstā dzērienā alumīnija teikaroti, tur roku var apdedzināt diezgan viegli. Savukārt no nerūsējošā tērauda šāda parādība mums nav, kas liecina tikai par to, ka šiem materiāliem ir atšķirīgi siltumvadītspējas koeficienti, attiecīgi alumīnijas vada siltumu daudz labāk nekā nerūsējošais tērauds. Nākamais parametrs, par kuru mums jārunā energoefektivitātes aspektā, ir siltuma caurlaidības koeficients. Tautā visi to vairāk gan sauc par U-vērtību, īsāk, vieglāk atcerēties iespējams, bet tā pilnais nosaukums būtu siltuma caurlaidības koeficients. Un šeit arī tā matemātika ļoti vienkārša, jo mazāks siltuma caurlaidības koeficients, jo jūsu ēka ir energoefektīvāka, jo lielāks šis koeficients, lielāki zudumi caur norobežojošām konstrukcijām un līdz ar to cieš arī energoefektivitāti. Ventilējumu fasāžu aspektā ārsienām U-vērtība, ja tas aprēķins U-vērtības būtībā sastāv no divām daļām. Ir U0 vērtība, kas ir ārsiena plus siltumizolācija, to tā vispārīgi varētu nodēvēt. Un tad ir šī mainīgā daļa, kas nāk no ventilējumās fasādes apakškonstrukcijas, dažādi veidi termiskie tilti, punktveida tilti, lineārie tilti. Kā tas izskatās mums dzīvē un kur to norāda vai nenorāda? Es jums parādīšu divus piemērus no energosertifikātiem, projektiem ar ventilējumu fasādi, kur sadaļā par termiskajiem tiltiem pirmajā piemērā nav ierakstīts nekas. Tātad U-vērtība, kas ir izrēķināta un kas ir deklarēta projektā, ir tikai pašai ārsienai plus siltumizolācijai. Termiskie tilti nav ievērtēti. Un otrā piemērā pie termiskajiem tiltiem tas arī ir projektam ar ventilējumu fasādi. Mums tukšuma vietā ir nullītes, kas tā kā liek domāt, ka ir izmantots kaut kāds risinājums bez termiskajiem tiltiem, ja pareizāk termiskajiem tiltiem, kuriem faktiski nav tāda tilta. Kas izklausās diezgan ambiciozi un patiesībā arī neiespējami. Latvijā spēkā mums ir regulējums, kas nosaka, ka ārsienām maksimāli pieļaujamā
U vērtība dzīvojamām ēkām ir 0,23. Nedzīvojamām ēkām mazliet augstāka un ražotnēm vēl mazliet augstāka. Salīdzinājumam, piemēram, Lietuvā, ir mazliet cita veida būvnormatīvi, un viņiem ēkas ir iedalītas dažādās energoefektivitātes klasēs, kur augstākā ir A ar 2 plusiem, un viņi nenosaka, kāds būtu energoresursu patēriņš uz kvadrātmetru gada griezumā, bet viņi jau definē, kādas ir maksimālās U vērtības risinājumā izmantotajiem elementiem. Un, ja mēs runājam par ārsienām, tad šai A++ klases energoefektivitātes klasei ārsienu maksimāli pieļaujamā U vērtība ir 0,11. Tātad vairāk nekā par 50% mazāka nekā mums Latvijā. Jā, Latvijā nav noteikts, ka A klases ēkām būtu nepieciešama tāda vai cita ārsienas U vērtība. Ir noteikti, ka maksimālā ir šāda, bet tad, lai iegūtu to energoefektivitātes bilanci tādu, kas atbilst tai A klases ēkai, jums uz kaut ko citu visdrīzāk nāksies iespringt un lai iegūtu šo te A energoefektivitātes klasi. Praktisks piemērs tam, kā var sasniegt 0,23 U vērtību, piemērā ar 200 mm biezu dzelzbetonu sienu un dažādiem siltumizolācijas veidiem. Varbūt kādam zālē ir ideja, ja mēs izmantojam, teiksim, minerālu vati ar lambdu 0,035, cik biezai būtu jābūt šai vatas kārtai, lai iegūtu U vērtību nelielāku par 0,23. Drosmīgo nav. Pateikšu priekšā, tur ir nepieciešama 150 mm vatis. Neizklausās ļoti daudz, salīdzinoši normāli, un patiesībā veicot aprēķinu, tur ar 150 mm vates šādai sienai U vērtība faktiski sanāk 0,22, nevis 0,23. Kas notiek, ja mēs šai vienādojumā iekļaujam termiskos tiltus no ventilējumās fasādes apakškonstrukcijas? Un pieņemsim, ka mēs pieliekam uz 1 kvadrātmetru 2,5 šādu izmēru kronšteinus. Alumīnija kronšteins ar to, ko tautās par termostarpliku, tās pamatnē, šis sarkanais elements. Mūsu produktam tas ir noņemams atsevišķi, var izmantot kronšteinus arī bez šī sarkanā elementa, par to vēl mazliet vēlāk padiskutēsim. Bet tātad pievienojot 2,5 šāda izmēra kronšteinus uz kvadrātmetru, jaunā U vērtība ir 0,33. Faktiski tā pieaug par 50%. Un iepriekš mēs redzējām tajos energosertifikātos, ka termiskie tilti nav ņemti vērā. Tātad, kā tas iet kopā, ka tika aprēķināta U vērtība, netika ņemti vērā termiskie tilti, bet tā U vērtība tad joprojām ir tikpat laba, kā viņa būtu bez šiem termiskiem tiltiem, kas faktiski nav iespējams. Un alumīnijas, šāda veida alumīnija kronšteini ir Latvijā, arī Baltijā jāsaka, visizplatītākais produkts ventilējumu fasāžu apakškonstrukcijas risinājumos, visbiežāk lietotais, arī attiecīgi vislētākais no metāla izstrādājumiem. Tad ir vēl tāda piebilde, īstenībā atsevišķas diskusijas vērts temats par šo te elementu, ko mēs saucam par termostarpliku. Pastāv uzskats, ka tas ir kaut kāds brīnuma līdzeklis laikam, kas, kad ir pievienots palrastam alumīnija kronšteinam, pārauj to termisko tiltu, un būtībā tad kronšteinam vairs nav termiskā tilta, kas nebūtu tā nav. Tas piemērs, ko jūs redzējāt, kad pievienoja 2,5 kronšteinus uz kvadrātmetru, tas jau ir aprēķins ar šo te izolātoru tā pamatnē. Un šī elementa galvenā loma ir kontaktkorozijas novēršana starp alumīniju un to bāzes materiālu, pie kura ir pieskrūvēts šis kronšteins. Ir ieguvums apmēram, ja mēs salīdzinām kronšteinu bez šī elementa ar kronšteinu ar šo elementu, tad termiskā tilta vērtība samazinās par aptuveni 20%, bet tas noteikti nav nekāds brīnuma līdzeklis, kas pārauj termisko tiltu, un mēs varam energoauditora ziņojumā redzēt nulītes un domāt, ka tas atbilst patiesībai. U vērtība ir viena lieta, kas varbūt ne visiem tā uzreiz
labi ilustrē, ko tas nozīmē energoefektivitātes aspektā vai varbūt pat apkures izmaksu aspektā. Tāpēc apskatīsim piemēru, kur tas ir izteikts kilovatstundu izteiksmē. Tātad, cik liels enerģijas daudzums mums izplūst caur ēkas ārsienām šādā piemērā, kur fasādes laukums ir. Tas ir no konkrēta objekta, no konkrēta piemēra, kur mēs arī veicām aprēķinus, izskatījām dažādus risinājumus projektēšanas stadijā. Fasādes laukums ēkai ir 775 kvadrātmetri. Šī ēka atrodas Grobiņā, kur saskaņā ar būvklimatoloģiju vidējais apkures perioda ilgums gadā ir 193 dienas. Tātad tas ir tikai apkures periods. Pirms apkures perioda, pēc apkures perioda arī parasti ir tas drēgnais laiks, kad joprojām notiek šie siltuma zudumi caur ārsienām, bet šeit apskatīsim tikai apkures periodu. Un saskaņā ar būvklimatoloģiju šajā apkures periodā vidējā ārā gaisa temperatūra ir +2 grādi. Pieņemsim, ka iekštelpās mēs gribam komfortablu temperatūru 22 grādu, pie 22 grādu atzīmes, un veicot ļoti elementāru būvfizikas aprēķinu, saliekot šos te mainīgos vienādojumā, pieņemot, ka joprojām izmantojam šos alumīnija kronšteinus, mēs iegūstam enerģijas daudzumu kilovatstundās, kas izplūst caur ēkas ārsienām uz šo 775 kvadrātmetru lielo laukumu. Tās ir gandrīz 16 megavatstundas. Un šis te pirmā vērtība, ko jūs redzat kreisajā pusē, tas ir tikai siena plus siltumizolācijas materiāls. Mēs termiskos tiltus vēl neesam pielikuši klāt. Ja mēs pieliekam šos te pašus termiskos tiltus, 2,5 kronšteinus uz kvadrātmetru, tad siltuma daudzums, ko mēs apkures periodā zaudējam caur ārsienām, pieaug līdz gandrīz 24 megavatstundām. Un tā starpība, vai mēs ievērtējam vai neievērtējam termiskos tiltus, ir gandrīz 8 megavatstundas, 193 dienu garumā. Un ja man kāds energoauditors saka, ka šie zudumi ir tik nebūtiski, ka tos var neņemt vērā, es gribētu redzēt šo diskusiju starp pasūtītāju, starp ēkas iedzīvotājiem, kuri maksās par to apkuri, un energoauditoru, kurš teiks, ka tas ir nebūtiski. Jo energoauditors par to nemaksās. Bez alumīnija pastāv citi risinājumi, kuri piedāvā tiešām piestiprināt ventilējumu fasādi, izveidot apakškonstrukciju ar elementiem, kuriem ir ļoti samazināts termiskais tilts. Nevarētu teikt, ka tur nav termiskā tilts, tur joprojām ir termiskais tilts, bet neliels. Un turpinājumā es jums gribētu parādīt to pašu aprēķinu ar tiem pašiem izejas datiem. Tātad viss šī sākotnējā daļa saglabājās, mainās tikai kronšteina veids. Iepriekš mēs izmantojām alumīniju. Tagad mēs ņemam kronšteinu ar samazinātu termisko tiltu. U-vērtība pieaug līdz 0,224 vatiem uz kvadrātmetru reiz Kelvinu. Tātad par 4000 daļām. Un šī starpība starp to, vai mēs ievērtējam termisko tiltu klātbūtni vai neievērtējam, ir tikai 287 kWh. Tas ir par 96% mazāk nekā tad, kad mēs izmantojām alumīniju. Bet problēma jau ir tāda, ka tajos risinājumos, kur mēs redzam tās tukšās ailītes, tās nullītes energosertifikātos, būvnieks neizmantos kronšteinus bez termiskā tilta, ar samazinātu termisko tiltu. Viņi joprojām izmantos lētāko risinājumu, alumīniju, un maldinās to gala pasūtītāju, gala produktu lietotāju, ka tur joprojām viss ir kārtībā un tas vienādojums ir pareizs un tur nav zudumu caur termiskajiem tiltiem, kas nebūtu neatbilst patiesībai. Pēc šāda piemēra apskatīšanas man ir tādi 3 galvenie secinājumi. Pirmkārt, faktiskās situācijas tāds novērojams secinājums, ka, diemžēl, netiek ievērtēti šie termiskie tilti, veicot energoauditoru aprēķinus. Vai es zinu gadījumus, kad tiešām tas ātrums ir tāds, ka tas ir nebūtiski. Es zinu gadījumus, kad šiem energoauditoriem vienkārši nav izejas datu, jo, lai
to korekti izrēķinātu, ir jāzina, kāda ir termiskā tilta vērtība katram produktam, kas tiek izmantots. Tā mainās atkarībā no izmēra, no šī augstuma kronšteinam, no garuma kronšteinam, no materiāla, pie kā tas ir piestiprināts. Un, protams, ja nav šo datu, tad arī korekti to nevar izrēķināt. Bet tā varētu būt tikai izmantot kā tāda atruna, jo ir ražotāji, ne tikai Hilti, arī citi ražotāji, kuriem šie dati ir pieejami. Tas nav nekāds komerces noslēpums, ar šiem datiem mēs dalamies, mēs to dodam izmantošanai aprēķinos, bet, jā, diemžēl tas netiek darīts. Es gribētu teikt, ja mēs kaut ko darām, tad vajadzētu to darīt korekti. Un korekti darīt nozīmē ievērtēt šos termiskos tiltus. Jā, ir jāapzinās, ja mēs izmantosim alumīniju, termisko tiltu vērtības būs liels, būs palielināti zudumi, siltuma zudumi caur ēkas ārsienām, bet tāpēc, ka šie zudumi ir un tie zudumi ir lieli, vai tāpēc to nedarīt, manuprāt, tā nebūtu pareiza pieeja. Tomēr, ja mēs, kā jau minēju, tad darām korekti un ievērtējam zudumus un salīdzinām dažādus risinājumus, kas varbūt, izmantojot citu produktu, var dot tomēr papildus ieguvumus. Un kā pēdējo es gribētu pieminēt, ka ja mēs salīdzinām izmaksu atšķirības, kapitālo izmaksu atšķirības risinājumam ar kronšteiniem, bez termiskā tilta vai ir samazināta termisko tiltu, un ar alumīnija kronšteiniem pie vienādiem aprēķiniem, pie vienādiem izejas nosacījumiem, tas ir izmantojam tādu pašu vats biezumu, kā ar alumīniju, tā ar termokronšteiniem, tad varbūt pat pastāv tāda iespēja, ka izvēlētais sākotnējais siltumizolācijas biezums ar alumīnija kronšteiniem vairs nav jāizmanto. Un mēs varam iegūt to pašu siltumizolācijas biezumu, atvainojot U-vērtību ar mazāku siltumizolācijas biezumu. Un tur jau pakārtoti rodās visādi citi ieguvumi, tāpēc nevajag baidīties no jauniem produktiem, no inovatīviem produktiem. Un vienmēr ir pieejami risinājumi, kas pirmšķietam varbūt ir kaut kas tāds nesasniedzams un nereāls, bet faktiski jā, tas ir diezgan reāls, izdarāms un mūsu pašu tirgū pieejams. Jā, tas man šodienai būtu viss. Paldies! Paldies! Un man arī šāds paldies maziņš. Paldies jums!